Māsa Sofija, sveicu tevi dzimšanas dienā. Paldies! Skaista jubileja, 50 gadi. Un, tā kā tu esi jaunāka par maniem, tad es varu atļauties tevi uzrunāt uz stūri. Arī tā kā mēs vienā mājā dzīvojam, ikdienā arī satiekamies, tad lai brīnās, ka mēs viens otru uz stūri uzrunājam. Arī man bija tas gods piedalīties tavā dzimšanas dienas svinēšanā. Tāpēc es kaut ko jau esmu dzirdējis, esmu redzējis, tāpēc arī šai sakrā es uzdošu kādus jautājumus. Bet vispirms pastāsti par to, kāda bija tava bērnība, ko tu atceries no bērnības, no kurienes tu nāc, par savu ģimeni. Es nāku no Daugavpils un nāku no poļu ģimenes, poļi, kuri ir piedzimuši Latvijā. Līdz 3. paudzei zinu, ka vecvectēvs tēvs dzīvoja pie Varšavas, un es esmu, tāpēc arī sakarā ar to, ka es esmu piedzimusi poļu ģimenē, tās reliģiskas tradīcijas kaut kādā veidā vienmēr bija klātsošas mūsu ģimenē, bet es tā saku reliģiskās par ticību tur bija grūtāk, jo reliģiskas tradīcijas, kā piemēram Ziemassvētku svinēšana vai Lieldienu svinēšana, tā bija klātsoša, bet par ticību es tā nevaru pateikt.